Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Jesejas grāmatas 60. nodaļas. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautu, bet pāri tev uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigā tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlec pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā un tavas sirds iedrebēsies un atvērsies. Jo jūras bagātības virzās šurp pie tevis, un tautas manta ieplūdīs tevī. Kamieļu jūklis apklās tevi, jaunie kamieļi no Midijānas un Efas. Visi tie nāks no Sabas, tie atnesīs zeltu un vīraku, un teiks tā kunga slavu. Amen. Svēto rakstu lasījums no apostoļa Pāvila vēstules Efeziešiem 3. nodaļas, 1. līdz 12. pāns. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus varas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīt zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēlijam nākot, pagāni Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība, pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Āmen. No mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstīja svētais Matejs 2. nodaļā. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlemē, ķēniņa Heroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš. Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas viespriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Betlēme, jo kungs caur pravieti ir runājis, un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu.
Tad Herods slepeni attaicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlēmi un sacīja: ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu, kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdz. Tie atvēra savas dārguma lādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīraku un miras. Sapnī brīdināt pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Svētais Gars piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajā savas mīlestības uguni. Āmen. Zvaigznes dienā mēs mēdzam domāt par brīnumaino zvaigzni, kas ved gudros pie Jēzus. Tā varam domāt, ka mēs varam būt līdzīgi zvaigznei un vest citus pie Kristus. Zvaigznes dienā varam domāt par dāvanām un to, kā tās simbolizēja Jēzus trīskāršējo kalpošanu. Zelts ķēniņam, vīraks priesterim, miras upurim. Mēs pat varam domāt par velna viltībām, kad Herods mēģināja likvidēt draudžus savam kronim, liekot nogalināt visus zēnus Bētlemē, kam bija 2 gadi un jaunākus. Bet šorīt es vēlos apskatīt frāzi: no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri. Un kā šie vīri ne tikai vēroja nozīmīgo zvaigzni un saprat, ko tas nozīmē, bet sekoja tai, lai nostādītu sev Kristus klātbūtnē. Viņi saprata, ka viņiem ir kaut kas jādara, lai būtu šī jaunpiedzimušajā ķēniņa gaisma. Tātad, ko mēs varam darīt, lai stādītu sevi Kristus priekšā, lai būtu viņa gaismā? Pirmais, ko vēlos teikt šajā sakarā, ir, un kas mums vienmēr ir jāsaprot, ir, ka mēs neko nevaram darīt, lai atrastu Dievu. Viņš atrod mūs. Jēzus nāca no debesīm pie mums šeit virs zemes, nevis otrādi. Labais gans meklēja avis, nevis otrādi. Glābējs glāb pazudušos, nevis otrādi. Mūsu darbība šajā ziņā neko nepalīdz. Dievs pie mums nāk. Dievs mūs meklē, Dievs mūs glāb. Bet tieši tāpēc, ka viņš pie mums ir nācis, viņš ir atrodams. Mazajā klusajā Bētlemē, kūtī, silītē, viņš bija dzimis
un bija atrodams. Gani, dzirdot eņģeļu dziesmu, steidzās no saviem laukiem un atrada Dievu ar mums. Viņi nepalika uz vietas, domādami, vai cik jauki, Dievs iet pie mums. Paliksim šeit, sakārtosim savus ganāmpulkus rindiņās pēc auguma, un tad iesim pie viņa. Nē, dzirdot labo vēsti par Kristus piedzimšanu, viņi aizgāja no vietas, kur viņu nevarēja ieraudzīt, un aizgāja uz vietu, kur varēja viņu ieraudzīt. Viņi nostādīja sevi Dieva žēlastības klātbūtnē. Viņi darīja sev pieejamus Dieva žēlastībai Kristu. Tas pats notika ar austrumu gudriem. Viņi ieraudzīja Kristus zvaigzni no tālienes, saprat no tā, ka ir piedzimis jauns ķēniņš, un mēroja garu ceļu, lai viņu ieraudzītu, pielūgtu un dot dāvanas. Varbūt mēs esam domājuši par to, kā viņi pielūdza un deva dāvanas, bet, lai nonāktu līdz tam, vispirms viņiem bija jānāk no vietas, kur viņi tajā brīdī bija. Un viņiem bija jāiet uz vietu, kur viņi bija Jēzus tuvumā. Dievs deva viņiem ziņu, kur viņi bija. Dievs deva viņiem ziņu, ka Kristus ir dzimis, bet viņiem bija jāceļas un jāiet pašiem, lai to piedzīvotu. Dievs lika zvaigznei spīdēt, viņš inicēja šo procesu. Gudrie reaģēja un sekoja zvaigznei līdz pat Kristum. Tā Dievs darbojās ar ganiem un gudriem, tā arī ar mums. Viņš uzsāk, mēs reaģējam. Ir vairākas kristīgas disciplīnas, kas darbojās tieši pēc šī principa. Vest mūs garīgi uz vietu, kur mēs varam būt Dieva žēlastības tuvumā. Pašu ceļu, pa kurien gudrie nāca no austrumiem, nav aprakstīts Bībelē. Tur nekā interesanta nav. Bet šis ceļš ved viņus pie Jēzus, un bez šī ceļa sastapšanās nebūtu notikusi. Tā arī ar kristīgām disciplīnām. Pašas par sevi tās nav interesantas, bet caur tām mēs tiekam nostādīti vietā, kur varam sastapties ar Kristu un viņa žēlastību. Vairākas no šīm disciplīnām būs jums pazīstams. Sāksim ar senu, bet varbūt mūsdienās pārprastu disciplīnu – meditāciju. Runa nav par austrumu meditāciju, kas ir budismā vai citur. Kristīgā meditācija ir balstīta uz rakstiem. Kā svētais Ignācijas no Lojolas ir teicis, mēs lietojam iztēli, kad lasām kādu romānu. Kā izskatās varoņa seja vai viņa mīļotās frizūra. Bet, kad lasām Bībeli, mēs atturamies iztēloties, cik skabargainas bija krusts vai cik asi bija ērkšķi Jēzus vainagā. Kristīgajā meditācijā ir domāta nevis, lai atklātu ko jaunu un nezināmu par Bībeles sižetu,
bet lai iet tajā iekšā un piedzīvotu to dziļāk. Tas ir veids, kā mēs varam svētīt mūsu iztēli, lai tas būtu veids, kā iemīlēt savu pestītāju dziļāk. Mēs varam iztēloties, kā izskatījās aina, kad gudrie ienāca pie Jāzepa un Marijas. Kā izskatījās telpa, kur Jēzus bija guldīts. Kā reaģēja Marija, ieraugot šos svešiniekus ar dāvanām. Ko Jēzus darīja, kad šie vīri klanījās viņu priekšā. Kā tu reaģēsi? Vai tu arī pielūgsi kungu? Vai tu pielūgsi un kā tu pielūgsi kungu? Šo ainu iztēlošanās mērķis ir sastapt Jēzu ar prātu un ar sirdi. Meditācija pat par sevi nav mērķis. Mērķis ir būt vietā, kur sastapties ar Dieva žēlastību. Šī disciplīna ved pie nākamās – lūgšanas. Lūgšana, kā mēs visi zinām, ir saruna ar Dievu. Ir ieraugām Jēzus bērniņu un zinām, ka kaut visa Dieva pilnība mājo viņā, bet viņš ir tik un tā, tik trausls un līdz ar to tik pieejams. Mēs gribam ar viņu runāt. Lūgšana formas ir dažādas, no publiskām dievkalpojumā līdz privātām mājās. Bet tās visas satiekās vienā vietā – sirdī. Kad zinām, tā nav formula, ko skaitām, bet reāla saruna ar reālu personu, tad lūgšana pārtop kaut kā sausa un kokaina, uz ko dzīvu un žēlastības dodošu. Tā ir vieta, kur satikties ar Jēzu. Ja mēs sagaidām, ka runāsim ar viņu, ne ar sevi, tad šī disciplīna kļūst par vietu, kur atgūt spēkus. Ja to uzskatām par pienākumu, tā būs smaga nasta. Ja to ieraugām kā satikšanās vieta ar Dievu, tā būs vieta uzmundrinājumam. Vēl kāda kristīga disciplīna, kas var palīdzēt mums būt vietā, kur satikt Dievu, ir klusums. Šī disciplīna kļūst arvien grūtāk un grūtāk mūsdienu pasaulē, kur mobilie telefoni nepārtraukti ielaužas mūsu ikdienas ritmā. Klusumu bez šaubām ir vieglāk atrast kādās rekolekcijās, prom no ikdienas, prom no trokšņiem, prom no pilsētas. Bet pielietot nedaudz pūļu un plānošanas, klusums var būt ikdienas daļa. Pirms rīta kafijas, pirms gulētiešanas, pusdienas laikā, skatoties ārā pa logu, kā lido putni, kādā pastaigā. Viss, kas nepieciešams, ir dažas minūtes bez telefona un ekrāna, kad varat dziļi ieelpot, nomierināt prātu un vienkārši būt. Nestādiet nekādu mērķi klusumam. Ļaujiet Dieva garam vadīt. Ja viņš vēlas, viņš uzrunās. Ar visu, kas mūsdienās novērš mūsu uzmanību, mēs esam nepārtraukti ziņu plūsmu Facebookā,
Instagramā un tā tālāk. Mums nav vietas klusumam. Vietai, kur vienkārši apklusināt prātu un vienkārši būt. Ja mēģināsiet atrast šādus laikus dienas tecējumā, jūs ieraudzīsiet, ka tie nav tikai tukšuma brīži, bet gaidīšanas brīži, kas ir piepildīti ar klātbūtni. Dieva klātbūtni, kas vēlas vienkārši būt ar mums kopā. Tūkstneša tēvi un svētie visos laikos ir sapratuši klusumu vērtību. Klusums nostāda mūs tā priekšā, kas runā lēnā, klusā balsī. Pēdējā disciplīna, par ko šorīt vēlos dalīties, jo ir arī daudz citas, ir pielūgsme. Austrumu gudrie, kā jau minēja, mēroja garu ceļu, lai būtu Jēzus tuvumā. Viņi varēja palikt savās pilīs, pierakstīt savos žurnālos, ka tad un tad, tur un tur parādījās zvaigzne, kas nozīmē, ka jauns ķēniņš ir dzimis. Aprēķins veikts, piezīmes izdarītas, viss kārtībā. Bet sirdī nekas nav mainījies. Tā arī mēs varam aprēķināt visu un veikt visas disciplīnas, bet ja mums nav sastapšanās ar Dieva žēlastību, nekas nemainās. Gudrie gāja pie Jēzus. Tā arī disciplīna mūs ved pie Jēzus, lai mēs varam sastapties ar viņa žēlastību. Kad gudrie ienāca namā, kur bija bērns, viņi pielūdza viņu. Pielūgšana ir žēlastības auglis sevis disciplinēšanai. Disciplīnas ved mūs pie Kristus, un kad mēs viņu sastopam, mēs līdz ar ganiem un gudrījiem nokrītam uz vaigu, sakot, svēts ir, svēts ir, svēts ir. Pielūgšana arī var būt kokaina un nedzīva, ja domājam vairāk par to, ko mēs darām. Nu, tagad stāvam, tagad sēžam, tagad metamies ceļos, bet nedomājam, kam mēs to darām. Richards Fosters savā grāmatā Disciplīnas cildināšana, ko es esmu citējis šajā sprediķī, izteica domu, ko sen es biju sapratis, bet nebiju noformulējis. Fosters saka, ka Bībelē mēs redzam, ka Dieva tauta sanāk kopā ar svētām gaidām. Ka viņi zināja, ka nāks Dieva klātbūtnē. Pirmbaznīca sanāca kopā ar svētām gaidām, zinot, ka Kristus būs viņa vidū, mācīs viņus un pieskarsies ar savu dzīvu darošo spēku. Ko mēs gaidām, atnākot uz dievnam? Satikšanos ar saviem draugiem vai satikšanos ar Dievu? Vai es gaidu, kamēr pats Dievs parādīsies, un tikai tad, kad es to jūtu, tad es slavēšu? Vai es slavēšu, jo viņš ir jau klāt? Mācītājs Jānis Bitāns ir komentējis šo fenomēnu, ka kristieši jūtas dievbijīgāki citās draudzēs,
jo viss ir tik pierasts un zināms savā. Tas, ka pāri dievnamam kāds skaļi sauc, ej, Jāni, atnes spaini, ir kaut kas neiedomājams citā baznīcā. Un tā tas ir saprotams. Bet kā mēs varam atgūt dievbības sajūtu savās mājās? Fosilums ir vietā. Nākt uz baznīcu ar svētām gaidām. Noklusināt prātu. Meditēt par Jēzu. Lūgties. Būs laiks pēc dievkalpojuma tērzēt un sadraudzēties. Bet sevis dēļ sagatavot sirdi, gaidīt, būt ekspektācijās, kas sastapsies ar Dievu. Viņš ir klāt. To viņš ir apsolījis. Gaidīt, kad dzirdēsiet viņa balsi un jutīsiet viņa klātbūtni. Nākt ar svētām gaidām. Ja tā darīsim, mūsu pielūgsme būs no sirds. Runa nav par formu, slavas dziesmas, labas korāļu, slikti. Liturģija pareiza, brīvā forma nepareiza. Runa ir par sirdi un to, kā mēs varam vest savas sirdis vietā, kur pielūdzām garā un patiesībā. Jēzus nekur nav teicis, ka mums jāseko savai sirdī, tā ir grēcīga. Mums ir jāved savas sirdis pie Jēzus. Jāsagatavo savas sirdis, lai pielūgtu Jēzu. To visu var sākt nevien dievkalpojumos, bet ik brīdi ar svētām gaidām ticēt un cerēt, ka Dievs mani sastaps šodien. Kaut līdz ar gudriem man jāmēro garš ceļš caur tuksnesi, galā Jēzus mani sagaidīs. Bieži cilvēku prasa, kas man jādara, lai satiktu Jēzu. No vienas puses atbilde ir nekas. Jēzus ir darījis visu. Bet no otras puses, man ir jābūt vietā, kur es ar Jēzu satikties. Kristīgās disciplīnas, tādas kā meditācija, lūgšana, klusums, pielūgšana un citi, ir veidi, kā mēs varam ar svētām gaidām vest sevi vietā, kur šī satikšanās var notikt. Kā gudrie cēlās un gaida, ka Dievs viņam pavēstīja par ķēniņa piedzimšanu, tā mēs savās sirdīs ik brīdi varam celties un iet, lai satiktos ar Immanuelu, Dievu, ar